Danai nepatīk, ka viesnīcā par bārmeni tiek pieņemta Jevgeņija. Gunārs negrib, lai Ramona nāk uz viņa un Signas kāzām. Jevgeņija pastāsta Edijam, kāpēc Danielu atlaida no Petersona viesnīcas. Feliks dusmojas, kāpēc Aivars viņam pārskaitīs mazāku algu. Viesnīcā ierodas Jēzups. Dana stāsta Edijam, ko uzzinājusi par Jevgeņijas pagātni. Aivaram nepatīk, ka Ieva grib pieņemt darbā Jēzupu. Nu, zini, tev tā forma, zini, tā kā uzmērīta. Koža, nē. Ziniet, man jau vispār labi izskatās, ka uzvalk man tāds augums, nu tāds padevīgs. Jā, nu labi, nu tad ķeršamies pie lietas, jā? Jā. Tā. Nu, ziniet, ne, vispār nebūs nekāda problēma. Es visu traktoru tehniku ņemos, visas tumbas māku saslēju, ko vajag. Nebūs problēma. No tehnikas mums tikai tas termināls ir, visi pārējais. Tagad skaties uzmanīgi, jā? Jā. Tā, te ir klientu reģistrācijas žurnāls. Ja te ir viss sagrafēts, te visu tikai rakst iekšā un redzi, te ir vārds uzvārds. Viss, jā. Te ir Aivare, Ievas, Feliks, un te galvenies. Petersons, Staļi, jā. Nu, tas ir tā viss. Es sarakstīšu savā mobilā. Tagad skaties. Te stāv visas atslēgas. Te stāv no tās labās puses, visi tie kabineti. Šeit, šitas tā pusē, jā? Visiem te galā ir numuriņi, jā, uz dupšiem. Jā. Un skaties, šīs ir galvenās atslēgas, tās tu sargi tā kāds raugu. Tas ir no tā kambarīša, kur tā paika glabās. Ai, Dieviņ, nu nē, tās ir seifa rezervas atslēgas. Seifa rezervas atslēgas, labi. Jā. Kāds ir seifa? Nu, kā, nu? Kur tas ir? Ievas kabinetā stāv, saproti, ka tu viss tagad tāds. Saprati, jā? Jā, labi. Tā. Nu, tad, var sakot, viss ir padarīts. Tad apsveicu tev ar pirmo dienu. Es iešu pārģērties. Ko tā pirmā atšķiras no pārējiem? Zin, kā saka, darbs ir paļīgi darbs. Tā arī tā var domāt. Jā. Čau! Čau! Palīdzēs man apēst. Tu vēl jautā? Jā. Es varu apsēsties? Jā, droši. Zini, kā Gunārs jau vairs negrib tos saldumus, bet man prasās. Tad vajag ēst saldu. Jā. Pasmaržos. Kā viņi smaržo? Labs, vai ne? Jā. Bet klausies, kā es nometīšu svaru. Pēc tam arī par to domās. Tas ir sāboliņš? Jā. Kā viņam bija vārds? Edijs. Jā, Edijs. Ko tu? Pēta biogrāfiju? Nē, es tur ievācu informāciju par viņu. Nevercies, pagā. Tu viņš nav iepaticies? Nē, es viņu tikai pāris reizes esmu redzējis. Nu, pagaidi pāris reizes. Pietiek jau ar vienu, lai iepatiktos. Es gribu apstīties. Lūdzu. Sveiki. Paldies. Labdien. Jūs taisīsim man vienu kafiju? Jā, protams, tūlīt. Nu, kā esat iejutusies? Labi. Un varbūt kādi jautājumi darba sakarā? Nē, man viss ir skaidrs. Es taču cik gadus esmu nostrādājusi bārā. Un kā klientiem? Nu, kā kuro dienu? Tūlīt. Piemēram, šodien uz vakaru restorānā jau ir rezervēti vairāki galdiņi. Tiešām? Jā, es arī cenšos pareklamēt. Un ļoti pareizi. Kā Petersona viesnīcā bija ar klientiem un kafejnīcā? Nezinu. Es taču necenšos izspiegot, vienkārši tāpat paprasīt. Nē, es tiešām nezinu. Es ar prieku pastāstītu, bet es ļoti reti uz turienu gāju.
Tāpēc nezinu. Es nekad nebiju domājis, ka viesnīcas biznesa prasīs tik daudz laika. Es nesaprotu, kā Ieva ar visu tiek galā. Nu, bet Ieva taču vairs nekur nestrādā. Nu jā, bet jaunam cilvēkam tomēr visādas citas intereses, kaut vai klubiņi pa vakariem. Ievai? Viņa ir ļoti nopietna. Viņa pa klubiem nestaigā. Jau droši vien viņai ir čalis. Labadiena! Wow, Labi, jā. pietiek, jūrēt. Tas tāpat nav tavs konkurents. Nu, mans nav, tas skaidrs. Ko tu lēni viņa Facebookā? Ko? Es gribu ievākt informāciju par viņu. Jā, man viņa uzvedība liekas ļoti aizdomīga. Kāpēc? Es nezinu, bet pēc biznesmeņa viņš neizskatās. Drīzāk kaut kāds džekiņš, kurš vienkārši tirlinās pa dzīvi. Bet ko tad biznesmenam vienmēr jābūt tādam uzvalkā tādu drūmu seju, jā? Nē, bet... Bet viņš ir smuks. Piekrīti? Jā, bet viņš ir kretīns pēc rakstura. Jā, tāpēc, ka mēs katru reizi, kad satiekamies, viņš vienmēr kaut ko stulbu nostrādā. Ai, te jau tu viņam patīc. Izbeidz. Izbeidz, nē. Nopietni. Ai, es aizmiršu, ka es apsolīju tētim parunāt ar viņu Skype'ā. Pagaidi. Klausies, bet tad to kūku ieēdīsim vēlāk. Labi, es ienākšu, jā. Un tu vispār par savu formu neuztraucies. Tad, kad cīkais piedzims, tad mēs iesim abas vingrosim kopā. Jā. Labi. Lūdzu. Līdz vēlāk. Labi. Čau, čau. Atkal izdegusi? Paklau, Feliks, es gribēju ar tevi nopietni aprunāties. Par ko? Nu, par to jauno administratoru, ko Ieva pieņēmusi. Vai te jau pieņems? Domāju, mēs tikai meklējam. Tad viņa ar tevi arī nav runājusi? Nē. Nu tā. Visus lēmumus viņa pieņem viena pati. Ne ar vienu nekonsultējas. Ir jau no kā ņem piemēru. Ko tu joprojām par to algu? Aivar, nebija tev tiesības man nošņapt algu. Nu labi, nebija, es kļūdījos. Piedod. Nu. Bet tu ar stulbu uzvedies. Iebāžu šaha figūru vietā krūštu. Ja nekas cits labāks nenāc. Tagad tas skolas puika, Kurš man pat tādu pataisa, ko? Nu labi, tu ilgi uz mani toreiz ļaunu prātu. Ir aizmirsts. Ok, es arī aizmirstu. Paklausies. Mums vajadzētu ar Ievu aprunāties. Tad, kad Leons brauca prom, mēs skaidri un gaiši norunājām. Ja kāda vajadzība, viņas zvanīs viņam, vai arī mēs pieņemsim lēmumus kopīgi. Vai Bratens piezvanīs? Es esmu droši, ka nē. Es atradu ļoti labu Džeku Daniela vietā. Tu atradi? Mēs ielikām sludinājumu, bet es viņu pieņēmu darbā. Man liekas, ka viņš ir baigi labais. Ko Aivars? Viņam viņš nepatika. Kāpēc? Tāpēc, ka tas Džeks redzēja, ka Aivars man brūk virsū, un tad viņš metās man aizstāvēt un kārtīgi sadeva Aivaram. Ko Feliks saka? Feliks, viņš vēl nav viņu redzējis, bet es domāju, ka viņam viņš patiks. Kaut vai tāpēc, lai būtu pretējs viedoklis nekā Aivaram. Joprojām kašķējās? Jā, kā suns un kaķis. Tēti, man tevis ļoti, ļoti pietrūkst. Man tevis arī. Tad laižam Bratam to čurkas noskaidrojam. Pagaidi. Kas tu paši teiksim? Pagaidi. Mums vispirms ir jāvienojas, ko mēs Ievai teiksim. Ko? Es domāju, ka mums ar to jauno administratoru līgums ir jālauž. Kā tu vari lausties, viņu neesmu redzējis? Es tev varu viņu noraksturot. Čalis no tālas Latgales. Droši vien valodas nezinu.
Strādājis esot kaut kur pie saimniekiem, bet darba pieredze šeit, tādā sfērā, viņam nav nekāda. Domāju, ka tie saimnieki viņam slinkot ļāvē. Varbūt kā ar traktoru viņš prot braukt, bet viņš neprot ar datoru strādāt. Angļu valodu viņš nezina, viņam nav nekādas pieredzes. Valodu nezinu. Jālaiž apakaļ uz laukiem. Lai slauc govs, ne tā? Klausies, iesim un Ievai teiksim to, ja? Labi. Sveicināti! Sveicināti! Kā jums patīk pie mums strādāt? Ideāli. 100 reizes labāk nekā Petersona viesnīcā. Jā, bet kā ar klientiem? Šorīt 5 atbrauc, visi numuriņi aizņemti. Un uz weekendu pieteicās vesels turistu autobuss. Kolosāls, tāda atsaucība nebija cerējusi. Cilvēki laikam grib redzēt, kā šeit izskatās. Jā, tad mums ir jāpierāda, ka mums te ir labāks servis nekā pie Petersoniem. Tas nebūs grūti, izdarīsim to 1-2. Un man zvanīja arī par konferenču zāles īri. Palūdziet, lai man tu informāciju atsūt uz manu mēlu, ja? Es to izdarīšu. Protams. Ediju neesi redzējis? Viņš aizgāja uz bāru pirms kādu laiku. Atpakaļ nav nācis. Jā. Es gan nesaprotu, ko tik daudz ar to Jevgeņiju var runāt. Vai tik viņi nav ķērusies atkal pie saviem veciem gājieniem? Nezinu, gan Jevgeņi tagad ir precēta sieva. Tas viņiem var aizmirsties. Edijs tak ir 100 reizes labāka partija nekā Fēliks. Kā Betai? Mācās. Māciski. Sāk jau ielauzīties? Tā lērām. Bet jums mājās vajag runāt tikai vāciski, ja viņi grib atrast kādu darbu. Es ir viena problēma. Kāda? Tas, ka mājās esmu diezgan maz. Ej, tu neļauj, lai tev tā Minhenes privāta klīnika krauj virsū kaut kādas virsstundas. Es jau pats vēl palieku ilgāk, lai... Zini kā, diagnostiķim liela atbildība. Teicu, lūdzu, nepārstrādājies. Un vispār darbaholisms ir nopietna slimība. Kurš man to saka? Netraucēsim. Nē. Bratans, sveiks! Jā. Bratan! Moins! Pasties, kā mēs savu to čurku sargājam? Plaukst uz ziedu. Klausies, te ir viena tāda lieta, vajadzētu ar tevi pakonsultēties. Par jauno administratoru? Kā tu jau zini? Jā, mēs ar Ievu tikko par to runājam. Ieva draudzējas ar barmeņa nākamu sievu. Un tā, ka es tāja ģimene iepriecējos, un tad viņi tā skatās uz mani no augšas. Jā, man godīgi sakot, ar viņu visu liekas tādi iedomīgi. Nu jā, jūs esat citādāks. Vispār, ko mēs tā uz jūs, kopā jāstrādā, pārējiem uz tu? Bet jūs taču esat mans priekšnieks. Un tad? Tā ir liela atšķirība. Bet mēs savā arhitekta birojā visi viens otru uzrunājam uz tu. Labi, tad mums vajag uz to sasprindināt. Labi. Nē, vienīgais. Man jābrauc ar mašīnu vēl vēlāk. Bet es arī esmu darbā. Tad minerāla ūdeni. Tā, kā tur? Tu. Uztaisīsiet man lūdzu tēju? Jā. Tūlīt. Bratan, tu man redz ko? Tas jaunais Džeks Aivaram nevisai. Dzirdi? Ko tad jūs domājat? Atlaist viņu? Vai vispirms sev pierāda? Viņam ir baigi švaks CV. Kā? Šķēļi no logiem reizēm ir tie sakarīgākie. Aizstādi kā pilsētnieki, slīpētie. Viņam nav nekādas darba pieredzes. Tāpēc jau vajag to pārbaudas laiku. Nepatiksiet, atlaidīsim.
Nu, ja nu tā. Tas pārbaudas laiks ir 3 mēneši, tāpēc viņš ir paredzēts likumdošanā. Nu, labi. Pasveicinu Betu. Tiks darīts. Bratam, tu uzticies man. Es to pāti notestēšu pēc visiem paragrāfiem. Nevajadzēs tev nekāds 3 mēnešus. Ko? Tikai tu neuztraucies? Tagad es sāku uztraukties. Kā tu viņu notestēsi? Noslēpums. Nu, turies! Kā savādāk? Nu, re, tā mums iet. Vedzi, jautri. Lūdzu. Paldies. Es restorānā aizmirsu savu dokumentu māpu atnesīsi. Nu, protams, tūlīt. Kas tās par stulbām izdarībām? Pārgājām uz tu. Kas tur tāds? Distance ar darbiniekiem ir jāietur. Citādāk vēl izdomās kāpt tev uz galvas. Neuztraucies, man nekāps. Jā? Ja viņi iedomājas, ka ar priekšnieku var bučoties, ka viņi var iedomājas, ka vispārējo var atļauties. Kas tev ir? Uz precētu sievieti, tu esi greizsirdīgi, neprecētu lietas man aplido. Salīdzināju. Ieva ir pilnīgs bērns. Tev tā liekas. Un tev liekas savādāk? Paklausies, tev nav jāuzdraucas ne par vienu, ne par otru. Bet Jevgeņija varbūt arī kādreiz ir bijusi Ielena. Ko vēl ne? Klausies, tev jau vienalga laikam ar kādām sievietēm tu koķitē, jā. Galvenais, ka tikai acis ir plati vaļā un plikšķina ar skropstāv. Ko tu atkal uzvelcies, ko? Vispār man ir jābrauc uz Rīgu. Pa telefonu to nevar nokārtot? Bet ja jau ir jābrauc, tad nevar. Čau. Čau. Es atvainojos, man ir tāda problēma. Klients rezervē numuri, bet nav ieradies. Ko man darīt? Kāpēc tu man prasi? Nu, es jau jūs uzskatu par savu īsto priekšnieku. Paklausies, man nepatīk, ja ar mani spēlē spēlītes. Tu esi pieredzējis administrators, tu pats ļoti labi zini, kas tev jādara. Tu man labāk pastāsti. Kas tev par problēmām ar policiju? Un kāpēc tev atlaid no Petersona viesnīcas? Kāds dokuments tu tur gribēji nospērt? Nu, bet, protams, ka var, jā. Nu jā, viesnīca jau tāpēc domāt, lai te dzīvo tā, ko te. Jā, labi, vārdiņš lūdzu. Tā, labi, cik būsiet? Ja te labi tūlīt. Viesnīcā laupīšanā! Noliec klausuli! Klusu! Klusu, tev teica! Es nezagu nekādu informāciju. Tas ir pārpratums. Man vestibilā beidzās internets. Vajadzēja nosūtīt e-pastu. Priekšnieks nevar sazvanīt. Es iegāju viņas kabinetā, atvēru kompu, viss. Un kas tad ar policiju? Petersona viesnīcu kāds gribēja nodedzināt. Man izsauc kā liecinieku. Viņiem jau arī ir konkrēts aizdomās turamais. Uz šķiltumām pirkstnospiedumus atrada. Es nesaprotu, kurš tādas muļķības pa manīm sastāstīs. Nu, labi, tas nav svarīgi. Man liekas gan, ka tā ir Jevgeņija. Un kāpēc tev tā liekas? Viņa no manis baidās. Es zinu viņas pagātni. Cik nakts viņa pavadīs Petersona viesnīcā un ar ko. Un pats tu esi tāds tīrs balts eņģelīts, ja? Nu, daži trūkumi varbūt man ir. Nu, tad koncentrējies uz tiem, labi? Atslēg no seifā! Mums iesnīcā seifa nemaz nav. Ko tu man te piģini, ko? Ir Ievas Timermans kabinetā. Labi, es tūlīt paņemšu atslēgu. Anu ātri! Šitā. Raustīsies! Tā būs iekšā, nāsi sapratu! Labi, mierīgi, davai, jā? Davai, kur ir kabinets? Otrajā stāvā. Nu, tu ko tu stāvi? Piģini uz priekšu! Velcies! Viena liek kustība! Tu esi augsts, saprati? Davai, davai! Atvainojiet, drīkst patraucēt? Jā, protams. Klients caur internetu bija rezervējis numuriņu, bet nav ieradies. Kā man reaģēt? Man viņiem izrakstīt rēķinu pa pilnu summu, vai kā? Viņš brīdināja, ka nebūs? Nē. Nu, tādā gadījumā pa pilnu summu. Man vienkārši likās, ka varbūt, kamēr viesnīca nav uzņēmusi apgriezienus, varētu iedot kādu atlaidi. Nē. Lai saprotu, ka te ir nopietni iestāde. Skaidrs. Es jau to pašu jautāju Edijam, bet viņš dīvaini reaģēja. Kā, kāpēc dīvaini? Man liekas, Jevgeņija viņam kaut ko samuldējis par mani ir.
Tādēļ viņam radies nepareizs priekšstats. Kas ir čibri? Kustēsies vai nē? Tālu kabinets! Nē, šitiem patais stūra vien ir. Braucies ātrāk! Paga, vispār lūdzu man ar to nazi nebaks. Viņš vispār baigi asēs, ir, Tieši tā nepareiz kustība un tu esi augsts. Slēdz vaļā! Skaties man! Lūdzu, viss mierīgi. Hei! Taisa vaļā! Tu apčakarēji man, nu tu kā mazo nazīti. Hei! Tu salagā! Taisa vaļā! Neataisīs durvis, tūt ar pleciņu izgāzīšu! Dzirdēji man? Ha! Tu tam man negrūsti, saprati? Saprati, tūlīt ar lomiku, kad došu vispār beigts būs, ir sēd rāms. Ārā lai! Tu gribi ārā lien par šito tā pa kamīna skursteni. Tirliņ, kad tev saka, tu man norausies. Klausies, Kas te Ieva, notiek? Ieva, klausies. Tur viens banģuga gribēja viestīts aplaupīt, es viņu iemetu kamīnzāli, viņš man ar nāzi, es viņu iemetu iekšā. Viņš tagad tur sēž viens, es viņam tūlīt, viss, klausies, es zvanu policijai. Pagaid, nezvani. Kāpēc? Ievā! Dod atslēgas. Kāpēc? Es slēgšu pagād, dod. Tu nesaprati, viņš ir reāli bīstams, viņš man ar nāzi piedraudēja, saprati, viņš gribēja mani aplaupīt viesnīcu, vat rēta moška ir. Nav, tas ir kaut kāds pārpratums. Nu nopietni es to pasaku. Hei, ielūk! Taisa vaļā, dod! Jā, slēgšu. Tas ir mans tēta brālis Fēliks. Dod Ko, atslēgas. nopietni? Jā. A viņš šito te tavu obišķiņu, jā, ar viņu kājies runā? Nē, viņš ir normāls, dod. Nu skaties tu man. Viss kārtībā. No? Kur ir tas tirliņš? Panāc. Kas ir ko? Priekšnieku nepazīsti. Es esmu tavs priekšnieks, saprati? Tu vispār zini, ko tu šālē dillē, saprati, priekšnieks Es šālēšu, ko? Tu vispār, tev smadzenes kārtībā ir atradies. Paskaties, ko vēl muti palaidīs, ā? Kas ir ko? Kā sauc? Jezups Martinovs, jā, un es neesmu nekāds tirliņš, saprati? Nu, Martino, zini, ko pa mutis palaišanu. Tagad atžim malkinu un pret grīdu 10 reizes. Novēc. No? 30. Aiziet. O, da kaut vai 100. Skatīsies man te vēl. 1, 2, 3, 4, 5, 92, 90. Jevgeņīte neuzradās nejauši. Viņas vīram gan jau radās ideja. Viņa to pieņēma. Spiego viņa te. Tas taču ir skaidrs. Bārā var dabūt informāciju. Jums viņa jāatlaiž, jo ātrāk, jo labāk. Es domāju tāpat. Nu, kādēļ tad neatskatāties no viņas? Nu, viņa kaut kā ir pamanījusies iepatikties Edijam un Almai. Jā, nu to jau viņa prot. Pasmaidīt, komentārus pabārstīt. Visus apčakarēs. Izņemot tos, kas pazīst cilvēkus. Un tev liekas, ka es pazīstu. Jūs jau mums psiholoģi. Jūs nevar apmānīt. Es, diemžēl, jūsu mapi neatrādu. O, es laikam viņa būšu aizmirsus kaut kur citur. Nu, ko, paldies par tēju. Lūdzu. Jūs nevar apmānīt. Jūs esat psiholoģē. Priekšniecībai pielien. Gribu iekārtoties pie Danas tāpat, kā pie Ramonas. Un ko tu te meklē? Ne jau to mazo aldziņu, ko tev maksā, vai ne? It kā tu algas dēļ te strādātu. Es panākšu, ka tev atlaiž. Es baidos, zini. Tu pirmais no šejienes izlidosi, dzirdi? Nedēļas laikā. Var iet uz nodarbinātības Uz biroju, redzēšanos. kā tā. Uz redzēšanos. Ei, nenoroksties. Ir iekšas tomēr, ne? Zini, ko es domāju sākumā? Tiešām, ka kaut viens ķertais uzbrucis man viens un trakais. Būtu darījis, ja Jezups būtu tev atņēmis nazi, ko? Ko man viņš atņems nazi virsniekam atņems? Felikskam Murmanskatim atņems nazi, tad salāgas 100 mēs trenējas. Tu zini, ko izējām ārā? Pacīnīsimies, es te 1, 2 noliku. Davai! Nolikšu. Kur ir atslēgas? Kādas atslēgas? Kā lejā, reku, te mēs salikām tepat. Paga, bet pirms tās onkulis. Labi, visu gaišu. Redziet, man laikam tomēr būs jāuzkavējās.
Man būtu baigi svarīgi, ja Ieva pati man izlaist no šejienes ārā. Atvainojiet par netaktisko jautājumu. Jums viss mājās?